Jūs, starp citu, sekojat Aļončikam Instagramā? Nē, bet zinu, ka viņi bija uz RFS spēli taču. Viņa bija uz RFS spēli, viņa ļoti aktīvi zupas taisa. Tagad rudenis Ko sezonā. tu stāsti? Viņa ir... Un viņi taisa, tādos, tā kā... Katlos? Katlos, jā, bet tādos katlos, kas, es teiktu, ir, ēdnīcām piedienās. Kas ir, ģimenei, draugiem, kaimiņiem, visiem izskatās. Varbūt viņi saliek burciņās, lai pēc tam zin kā. Varbūt, nevar Vēd zināt. līdzi sezonā, līdzi. Meal planning. Tā kā viens mūsu svarcēlājs arī veda mammas kotletes halažu līdzi uz sacensībām. Bija viens tāds. Tu veidi kaut ko līdzi uz sacensībām savam? Toči no Latvijas, ka bija skaidrs, šo es ņemu līdzi. Es dzīvoju Hantimansīskā 3 gadus. Tur bija daudz, kas līdzi jāved. Piemēram, īstenībā piemēram. Man liekas, sved rupmaizi līdzi tā, lai man pieteiktu 2 mēnešiem. Tas tāds rupmaizi cienītājs. Tur vienkārši... Bet ja tu netiec pie normāls rupmaizes pusgadu, tu beigās viņu ļoti gribi. Tā ir ikdienā, reizi nedēļā varbūt kāds čēlīt. Es neatceros, kad es pēdējo reizi rupmaizi būtu. Man garšo rupmaizi. Nē, man garšo, bet nav tā, kas ir nopērk veikalās. Tad visu kaut ko, pat salāts esmu vedis.